vajadzētu būt. Mēs jums zvanu? Jā, reku. Jā. Skana. Jā. Skan. Paldies. Halo, saimniec. Jā, Mēs varam traucēt vēlreiz. Rekur būs Te parādnieks. tur arī mans Vesela tālruņa numurs. ģimene parādnieks ieradīsies pie jums Liels šodien. prieks, ka jūs esat. Pēc tam, kad bija nolēmis doties Zemgales apceļojumā Zirgu pajūgā un ķēros pie rata atjaunošanas, tad šis process tā aizrāva un tas ceļojums bija tik īpašs, ka bija skaidrs, tas ir jāturpina jau kā tāda ierasta vai pat nepieciešama lieta. Un tieši tāpēc nākošajā gadā devos ceļā pa Zemgali malkas darbināmā roverītī, bet arī ar to, protams, viss neapstājās. Domas raisījās, kā labākā veidā ceļot, un tad nonācu pie visvienkāršākā veida. Kājceļošanas ar mūsu lepnumu VF Minox iemūžinot satiktos cilvēkus un viņu lepošanās stāstus. Pagājuši gadu devos ceļā ar atjaunotu Ulmeņa laika Latvello velosipēdu, runājot par vērtīgām lietām. Šogad ir īpašs gads, jo mūsu lielajam, diženajam, varenajam māksliniekam ar lielo burtu Jānim Streičam šogad ir 80 gadu jubileja. Un viņa filma Limuzīnas Jāņa nakts krāsā pamatoti ir katra latvieša mīļākā filma. Un tieši tāpēc mana izvēle bija tieši Javiņa ar blakusvāģi kā pārvietošanās līdzeklis. Šogad jau plašāk pa Latviju, ne tikai pa Zemgali, jo arī mani kolēģi pievienosies kādā brīdī vienā vai otrā Latvijas novadā. Vispār gribēju pajautāt, ap citu, toreiz, kad filmējāt, braucāt kaut reizi pats? Pats nē. Neizvizināja nevienu? Nē. Riskanti bija. Nebija laika pat iedomāties, pat prāti nebija. Sens tik sens bija tas laiks, kad te Dumpsūlis ar vaivu ierauga. Viens otru. Meitiņā toreiz bija viens gadiņš, kur kartupeļu vāga teica, jau aizaudzīs. Tad viņi tikko sāk staigāt. Varbūt tās atceraties vēl kādreiz jau tad, kad bija iznācis jau filma Limuzīnas Jāņa nakts krāsā, bija 5 gadi jau bija pagājuši, bet tad, kad jums bija 50 gadu jubileja. Tagad 80 gadu jubileja. 86. gada 26. septembrī literatūrā, mākslā Mihails Savisko rakstīja: sauciet korī, mēs gribam, lai latvietis Streičs uzņem latviešu filmas, atstarodams mūsu domas, mūsu cerības, mūsu dzīvi. Toreiz, protams, mazliet citi laiki bija. Veids, kā varēja saskatīt vai parādīt, bija kino, televīzija. Tagad mums ir sociālie tīkli, internets, kas tik nav. Bet labo vēstījumu vienmēr var dot. Un tieši tāpēc arī man tā doma, tā apceļojot Latviju, pamatā Zemgali, satiktiem cilvēkiem, tad iztaujāt pirmām kārtām ar atmiņām par filmu, kas tad viņiem asociējās ar Limuzīnu Jāņa nakts krāsā. Bet tas, ko no katra sagaidītu, ir, kas viņu prāt ir tas lielais, varenais, diženais, kas viņiem piedzīvots, vai personīgi, vai ko. Latvijā. Kas Latvijai ir tāds īpašs, un es domāju, ka tas pirmais vēstījums par to, kas jūsu prāt ir tieši jūsu. Ziniet, mūsu lielākā bagātība ir jūra. Mūsu lepnums latviešu ir jūra. Ikviena valsts, kura robežojās ar jūru, nav mazā. Kas nākošais mums Latvijā? Latvijā mums ir debesis, kas ir dažādas. Dažādas, pa ko daudz apskauž ar to dienvidos, kur debesis nav, kur visu laiku tikai tīrs. Un vēl mums ir gada laiki, kad būtībā ļoti skaisti. Ir tas mitrums, ir man tas arī tā jūt, bet ja padomā citur, nē. Man liekas, tā dzīve cilvēkiem garāk Latvijā varētu būt ar tāds gada laikiem. Imants Ziedonis ir teicis, ka Latvija ir brīnum skaista zeme, bet skaistajam jāpalīdz parādīties. Manuprāt, arī lielums, dižums un varenums arī tam ir jāpalīdz parādīties. Un filmā, manuprāt, visas gan tās būšanas, gan nebūšanas, un tad viņas ļoti spilgti parāda, un katrs cilvēks noteikti tur saskatīs, kā tas izskatās no malas, kā varbūt viņš pats kādā brīdī rīkojās. Tur jau tuvāk laikam itam, kā reti kurā no savām filmām, ka es esmu vienās domās ar skatītāju. Un kāpēc smējās? Tāpēc, ka viņš ir gudrāks šī brīdī pa varoņiem, viņš redz cauri. Tur tā lieta, kā režija tā māksla parādīja to, kas ir aiz vārdiem. Un te jau tas visi aiz viena runā frāzi, bet aiz tās ir daudz kas cits. Un tauta to saprot. Un tauta gudra. Un tauta saprot, viņam patīk. Viņš patīk autors, ar viņu viensprāts. Ka es esam kopā tautu, mēs tā padomājam. Tas spriežam, tas būs ieskats pa dzīvi, pa visu. Tur tas laikam, ka mēs tā vienādi domājam. Kuru jums pašam tāda šķiet
mīļākā, spilgtākā un epizode filmā? Nu, nevarētu teikt, ka Vai viss kopums noteikti? Nu, neteikt, ka visi tāpat mīļa vai, nu, grūti pateikt. Tur ir tā, ka viņi pieķer pa to lāsmiņu, ka tu mīli. Jā, tas teici, jā, tagad mīli. Agri vai vēl tas būtu noticis. Labāk ar zināmu meiteni. Lāsma jauna, tīra, no labas ģimenes. Atceries, cik tu pats biji bikls un nevarīgs mīļais. Ērika, atceries pats savus kompleksus. Un tagad tu mīli Lāsmu, jā? Jā. Kā tu to zini? Šo uz labu laimi man kā vēsturniece loģika ir stiprā puse, vai? Bet kura gada tas ir? Nu, šitas te modelis ir tas pats. Tas pats gads, pat speciāli skatījos, tā kā tagad jau ir tā sauktā atjaunotā filma, ja? Fotografēja kadrus, lai redzētu, kā tās nianses izskatās. Nu, pats mocīts, tātad pēc krāsas, nu varētu teikt, protams, ka viņš bija spilgtāks, bet oranžs tāds pats, jā. Motocikls Javiņa ar blakusvāģi ir tas transporta līdzeklis, kuru izdevies ir atjaunot un iedvest viņam otru dzīvību, otru elpu, un par to man milzīgs prieks. Tā, ka motoram ir zināmas problēmas parādījušās, un tur kaut kas būs jādara droši vien uz pusēm. Amortizātoru sulo, ritošā daļa ir čupā. Vados te ir miskasti. Nu jā, arī teicāt, ka tas akumulators ir jāmaina uz. Cik es paspēju paskatīties, ir tukšs. Jā. Tas praktiski nav glābjams, nav jēgas vienkārši izmaksas ziņā. Viņu saremontēt būs dārgāk nekā nomainīt. Ratam ir tā, ka rats kustās. Visi pakaļas dakši, un tas notiek kaut kur te rāmī. Tas nozīmē, ka jau tas pamats jau ir. Principā ir tā, viņš viss ir jājauc ārā, jāsaliek ģeometrija, jānoved līdz kondīcijai. Kā sanāk, šobrīd vispār tai blaķinē nav pat bremžu? Nav bremžu. Kā viņš ir izgājis tehnisko, ja viņam motors ir šādā stāvoklī, dakši ļurkājās un nav bremzi. Kādu vajag, tādu uztaisi, nu? Tas jau krāsa riktīgi smuka un tāda oranžīgi, sarkanīgi. Toreiz mēs ķērām to kompromisu, lai būtu tuvu oriģinālam, bet lai būtu kaut kāda košāka, vai ne? Es domāju, ka tas ir izdevies. Dubļu sargiem pelēkais tonis tika piemeklēts maksimāli pēc oriģināla. Sēdeklis ir vecais. Viņš ir atjaunots iespēja robežās. Pamatnīt viņš ir iegūst skaistu un parlons ir salabots un tā. Augš ir salabots, bet viņi ir vecā. Jo jaunu tādu dabūt vairs nevar. Un kamēr tā vecā turās, tikmēr viņu arī vajadzētu tādu saglabāt. Nu tad veco beigto amortizātoru vietā ir jauni, stūre ir jauna, ļoti daudz visādu sīkumu ir jauni, kurus nebija jēga vienkārši remontēt. Spogulīši piemeklēti, jo tur jau viņam oriģinālā... Motors ir vecais, bet viņš ir stipri vien ir, pie viņa ir pastrādāts. Skaists metinājums, viņš ir bijis sists un locīts un lausts, un kāds to visu te ir atjaunojis. Un tad vecā dubļu sargā tur bija pretī izgriezts caurums un iemetināts tāds korķis, lai būtu šitai statnē būtu vieta, kur tad dubļu sargā palikt. Tā tas remonts bija risināts. Kāds radoši piegāja. Laukos radoši ir piegājis pie lietas. Tie ir blakusvāģi sēdekļi, un te jau arī ir kaut kāda īpaša meistarība ir bijusi. Kāds ir sevi apliecinājis kā mehāniķis un kaut ko tur veidojis.
filmai toreiz ļoti rūpīgi meklēja aktierus, lai izskatās kā ģimene. Un tad vienā filmā, kas bija savukārt filma par filmu, kur tu biji teicis tā, man vienmēr ir bijis ļoti svarīgi, lai ģimene izskatās kā ģimene. Vīrs, sieva un bērns. Domāju, ka arī es noimitēšu pēc 36 gadiem šādu kadru tikai ar savu ģimeni. Jā. Tad mēs ar mocīti tādā slaidā lokā iebrauksim iekšā pēc ilgāka laika un nevis kā filmu ģimene. Jo tādā filmā, kas man patīk, kad bija arī Gunda Rābola īstā ģimene pilnā sastāvā. Irmant, es aizkustēju par šito. Tas ir pārsteigums, man kā tā var. Tā ir tā dāvana. Šī te vietā, te ir mana dzimtenē. Smilšainais krasts. Tā kā paldies, lai tas veicās tas ceļš. Un man tagad ir tāda ideja pašam. Šogad man tas jubilejas gadu dos Dievs dzīvot. Man laikam vajadzēs pašam tāds sapnis apkārt. Latvijai? Jā, to gribētu pēc tava parauga. Tā, kas tev, lai tev Dievs palīdz. Paldies. 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 Bet man vēl vairāk prieks būt, kad pazvanītu un lielāka kompinānija, ka mēs varam uztaisīt tos garšīgos pīrādziņus. Un kad saka. Labi. Tad mēs atbrauksim vēl kādreiz. Jā, tikai pazvanīt, jā. Jā, paldies. Kādu nedēļu iepriekš, lai sieriņu uztaisīt, no jau gotiņa atskrējusi. Labi, paldies, Ernēts. Labi, sirsnīgs paldies. Paldies. Un arī ar teltī var atbraukt. Paldies, lai sargā Dievi. Paldies, paldies. Esmu pārliecināts, ka arī satiktie cilvēki to novērtēs ar tām atmiņām, kas viņiem palikuši prātā no filmas Limuzīnas Jāņa nakts noskatīšanās un raisīs viņos pārdomas, it sevišķi pēc Jāņa Streiča sacītā par to, kas viņam šķiet liels, varens, dižens gan pašam, gan mūsu valstī un tautai, ka arī katrs atraisīs sevī šo lielumu un varenumu.